Cilvēka ķermeņa pamati, mans ķermenis. Modulis 1. Video 1. Cilvēka ķermenis ir ļoti organizēta un sarežģīta struktūra, kas sastāv no atsevišķām šūnām, kas kopīgi veic noteiktas funkcijas dzīvības uzturēšanai. Cilvēka ķermeņa bioloģijā ietilpst anatomija, kas sastāv no ķermeņa uzbūves, un fizioloģija, kas sastāv no ķermeņa funkcionēšanas. Cilvēka ķermenis ir sadalīts 3 galvenajās daļās. Galva sastāv no galvaskausa un sejas. Galvaskausa iekšpusē ir smadzenes, un uz sejas ir acis, deguns, ausis un mute. Rumpis, to veido kakls, krūtis, mugura, sēžamvieta, vēders un gurni. Augšējās un apakšējās ekstremitātes. Augšējās ekstremitātes sastāv no pleciem, rokām, elkoņa un apakšdelmiem. Apakšējās ekstremitātes sastāv no gurniem, augšstilbiem, ceļiem, kājām, potītēm un pēdām. Paldies!